Valmiermuižas etnomūzikas festivāls notiks pēc nedaudz vairāk nekā mēneša, taču gatavošanās tam jau rīt pilnā sparā, un turklāt šīs gads būs pat nedaudz citādāks. Mēs Valmiermuižas etnomūzikas festivāls šogad draudzējamies ar Igauņu festivālu Aigu-Om, un mēs kopīgi uzrakstījām Interrega Est-Lat projektu, kas ir tāds pārobežu projekts, kurā sadarbojās, mēs divu festivālu sadarbojamies. Un tajā notiek radoša apmaiņa starp igauņu mūziķiem un arī rīkotājiem, publiku un arī amatniekiem. Ideja par šādu projektu radās diezgan organiski, jo Valmiermuižā jau iepriekš muzicējuši vairāk mākslinieki no Igaunijas. Tādēļ radās ieceres šo sadarbību attīstīt vēl ciešāk, veidojot kopīgu radošo procesu. Tieši starpdisciplinārajā rezidencē pirmoreiz satikās latviešu koklētāja Laime Jansone un igauņu kanneles spēlētāja Marija Kalkūna, kopīgi radot jaunu starpdisciplināru programmu. Šī sadarbība ar Valmiermuižu un mūzikas festivālu, manuprāt, ir arī sava veida solis jaunu attiecību veidošanā, jo mēs patiesībā par saviem kaimiņiem zinām pārsteidzoši maz. Esam ļoti tuvu, bet zināšanas vienam par otru nevienmēr ir tik labas, kā varētu būt. Tāpēc jebkura iniciatīva, kas palīdz iepazīt vienam otru labāk, ir ļoti vērtīga. Manuprāt, sauklis tas pats, bet citādi šeit ļoti labi iedars, jo var just, ka Marija ienes igauņu dziedājumu tradīciju, bet es kaut ko no latviešu dziesmām. Tās nav kā divas atsevišķas dziesmas, bet drīzāk kopīgs darbs vienlaikus. Taču mūs vieno šis instruments kokle, un tieši tā mēs arī šajā rezidencē sazināmies. Iespējams, tā ir pat pirmā šāda veida sadarbība starp igauņu un latviešu solo koklētājiem. Un mums līdzās strādā patiešām forši video mākslinieki, tāpēc, manuprāt, ir patiešām ļoti vērtīgi, ka mākslinieki no dažādām jomām strādā pie viena mērķa. Vai tā būs tava pirmā reize? Nē, bet pirmā reize, kad uzstāšos. Es esmu bijusi tur jau vairāk kārt. Esmu liela Valmiermuižas etnomūzikas festivāla fane, un to esam apmeklējušas daudzas reizes, taču šoreiz pirmo reizi kā māksliniece. Vai esi satraukta par uzstāšanos Valmiermuižā? Jā, ļoti satraukta un vienlaikus arī priecīga. Tur vienmēr valda ļoti īpaša un patīkama atmosfēra. Rezidencē tapusī programma izskanēs divos starptautiskos notikumos – Aigu-Om festivālā Igaunijā 17. jūlijā un Valmiermuižas etnomūzikas festivālā tepat Latvijā 18. jūlijā. Bet ko vēl varam sagaidīt? Paredzēt mums ir gan tuvie kaimiņi igauņi, kas pie mums brauks ne tikai mūsu šī projekta ietveros, bet arī vēl būs apmaiņa ar igauņiem, bet mums arī būs no ļoti tālienes, no Ķīnas. Viena grupa atbrauks ļoti tāda interesanta un netipiska, kur noteikti vērts redzēt un dzirdēt. Un tad mums būs pašmājas zvaigznes arī tautumeitas pie mums spēlēs. Un tad vēl daudz grupas būs. Mūsu tā rozīnīte vai īpašais punkts ir uguns padarīšana, ko mēs katru gadu cenšamies pārsteigt publiku. Tad, kad sāk palikt tumšāks, tad arī šogad mums ir plānos atkal kaut ko dedzināt, uz ko būs interesanti skatīties. Līdztekus muzikālajiem priekšnesumiem festivāla laikā norisināsies daudzveidīgas, izzinošas un izklaidējušas aktivitātes visai ģimenei. Īpaša loma šogad būs arī dažādām meistarklasēm. Festivāla gaisotni bagātinās arī aizraujoši cirka priekšnesumi, amatnieku tirdziņš, dažādu tautu virtuvi piedāvājums, kā arī izjādes ar zirgiem.